tēma caurvija visu pasākumu, arī organizējot šo pasākumu, bija sadarbība. Un šis pasākums tāpa sadarbībā LIA, Siguldas inkubatoru ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir Siguldas novada attīstības aģentūru. Un jā, beigās tapa ļoti foršs pasākums. Uzņēmējiem ir jāsaka, ir dzirdēti jau labi vārdi, lai gan pasākums tikai nu pati beidzies. Un šis bija vērtīgi. Ir piepildījies tas, ko mēs vēlējāmies, ka mēs radām tādu sadarbības vēlmi, tieksmi, salikt kopā savas idejas, uzņēmējiem starpnozaru telpā sākt komunicēt un meklēt kādus risinājumus, kā viņi var viens otram palīdzēt augt lielākiem, stiprākiem. Mūsu nozarē sadarbība ir ļoti svarīga, jo, protams, ka neviens viesmīlības uzņēmums nevar veiksmīgi darboties bez labas sadarbības ar produktu piegādātājiem, bez labas sadarbības ar klientiem, ar nozares profesionālām organizācijām. Un arī, kā spilgts sadarbības piemērs jāmin, ir šī brīža aktualitāte Michelin zvaigznes. Šis Michelin ceļvedis radīs jaunu turistu plūsmu. Pie mums būs daudz viesi gan no Baltijas, Skandināvijas valstīm, no tālākas Eiropas, jo tiešām šie unikālie Michelin turisti, viņi dodas līdzi savam ceļvedim, seko norādījumiem un brauc uz šiem zvaigznēm. Šodien jāsaka tā, ka saklausīju tās lietas, par kurām mēs esam domājuši, esam kādos pasākumos pārunājuši. Tās visas lietas ir tikai jāattīsta šī sadarbības veicināšanai uzņēmējiem.